Čornajas pagasts ir viens no 25 Rēzeknes novada pagastiem. Pagasta teritorijā atrodas otrs lielākais ezers Latvijā un viens no skaistākajiem Latgalē – Rāzna. Skaisto dabu cilvēki veiksmīgi izmanto turisma biznesa attīstībai. Čornajā ir pat vairākas viesumājas, kas atpūtniekus vilina katra ar savu īpašo piedāvājumu un Latgalē tik raksturīgo viesmīlību. Pagastā ir 2 lielākie ciemi – Čornaja un Ratnieki. No administratīvā centra Čornajas ciema līdz Rēzeknei ir 17 kilometri. Čornajas pagasts ir 6. lielākais pagasts no visiem Rēzeknes novada ietilpstošajiem pagastiem ar platību 15,9 tūkstoši hektāru un iedzīvotāju skaits svārpstās ar ap 1450 cilvēku. Čornajas pagastā ir 2 līdzvērtīgi ciemati, tas ir Čornajas ciemats un Ratnieku ciemats. Čornajas ciemata mums darbojas pirmskolas izglītības iestāde, biblioteka, pirts, baznīciņa, ir sākusies tautas nama rekonstrukcija. Ciemata iedzīvotājiem ir iespēja izmantot centrālu apkuri. Ratniekos mums ir tautas nams, kur diezgan labi darbojas. Tur arī ir sava biblioteka. Jau oktobrī tiks pabeigta baznīcas būvniecība. Un Ratniekos vēl mums darbojas tādi diezgan visiem pazīstami uzņēmumi, kā Sijā Edgars ar konditorijas izstrādājumiem un šie VLTL ar garšvielu un piedevu izstrādājumiem. Ratnieku ciemā ir kultūras nams, kurš šī vārda kultūras nams ir patiesi cienīgs. Šī ēka Ratniekos ir centrs, kurā pulcējas gan bērni, gan pieaugušie. Šeit viņi svin svētkus, atpūšas, mācās dejot un pierāda, ka arī laukos cilvēki var būt aktīvi. Kopā uz kultūras namu visus sauc Vija Jeršava, kas ir tautas nama vadītāja. Cik aktīvi jūsu pagastā ir cilvēki, kas nodarbojas ar kultūru? Es jau domāju tā, ka es esmu viena no tām laimīgajām, ja, kam ir tāds prieks, tāds gods, kad mani apmeklētāji tiešām pasākumus apmeklē ļoti aktīvi. Ja. Kad notiek pasākumi, mums ir pilna zāle, var teikt, ar apmeklētājiem. Tie gan pieaugušie, tie gan pensionāri, tie gan bērni, gan visa vecuma apmeklētāji. Vija bērniem un pieaugušajiem māca dejot. Sākumā dejojuši mazākie, vēlāk pievienojās arī mammas, kuras šobrīd Vijas pavadībā iemācījušās dejot līnijdejas. Jūs ar visiem varat tikt galā, kad ir tik daudz, gan lielie, gan mazie, kuriem jūs arī mācat dejot? Jā, pasākumi tiek plānoti. Tiek plānoti gan jauniešiem atsevišķi pasākumi, gan pieaugušajiem, tās ir balles, ražas svētku balles, Mārtiņdienas balli, gan arī tātad pensionāriem. Katrai vecuma grupai tātad savs laiks ir. Tiekam galā tā, kad bērni nāk uz mēģinājumiem vakarpusē, kad nāk no skolas. Diena ir brīvāka, pa dienu tātad gatavoju vai nu soļus mācos pati, ja, un tātad vakarā tas viss tiek pasniegts. Vasarā viņi nāk no rīta līdz vakaram šeit pie manis dzīvo, tās ir viņa otrās mājas. Smakiem soļiem mācīs nāk, viņš vienmēr ir visur klāt. Smakiem soļiem mācīs nāk, viņš vienmēr ir visur klāt.
Pagasta ļaudis atzīst, ka kultūras nams ir tā vieta, kurā var smelties spēku un enerģiju, arī apliecināt savu varēšanu un uzdrīkstēšanos darīt lietas, ar ko ikdienā ir pavisam nesaistīti. Kāpēc jūs nākat un dejojat kopā ar visiem? Man tas ieinteresēja, piedāvāja, un tā mēs piekritām. Ko tad vēl šeit ir darīt? Kaut kas ir jādara, lai tā nepaliktu tādas, sēžot mājās, tikai ar tiem bērniem, kaut kādu jau sev nodarbību arī vajag. Bet tomēr nav grūti pēc mājas darbiem un saimniecības nākt uz šejien un vēl dejot, jābūt spēkam papildus. Nē, nav grūti, otrādi. Pirms tā mēģinājuma tā savācies, un spēks tas ir. Vai arī kaut kur uzstājaties ar šīm te dejām? Nē, mēs pagaidām tikai šeit uz vietas dažādos svētkos piedalāmies. Tur pensionāru balli, mums bija bērnības svētki, pilngadības svētki, mēs tādos savos pasākumos pagaidām. Sākumā aizgāja meitenes dejot. Viņas jau dejo no 3,5 gadiem kaut kur. Šeit sāka dejot, un pēc tam jau aizgāja tālāk. Un mamma kā sāka? Mamma veda bērnus. Un arī citas mammas veda savus, un tā radās tā doma, ka sāk līnīdejas. Jūsuprāt, cik tas ir svarīgi, kad jums ir šīs te līnīdejas un iespēja kaut ko darīt pēc darba? Manuprāt, tas ir tā, kā varētu, kā visas mammas kopā sanāk uzreiz, arī bērniem jautrāk, arī komanda tāda veidojas. Man jau tas ir svarīgi, jo es agrāk deju tautas dejas. Un vairs tā, ka nevar dejot tautas dejas, un bija jāmeklē kāda alternatīva. Kā ir vecākiem, vai viņi kaut kādā veidā izmainās, nākot uz šejieni, kļūst dzīves priecīgāki, draudzīgāki? Jā, tiešām tas saliedē cilvēkus. Ja? Viņi atnākot, mēs jūtam, kā tā ir pasākumā kā viena liela ģimene. Ja? Mums ir ļoti draudzīgi, mums ir ļoti izpalīdzīgi, ja? un aktīvi cilvēki tik tiešām, ar ko es varu ļoti lepoties, un es esmu ļoti priecīga par to. Tautas namā ir moderna bibliotēka un trenažieru zāle, kura izveidota tikai pateicoties jauniešu iniciatīvas uzrakstītam projektam Eisi stalts un brašs. Tagad šeit katru dienu nāk trenēties vietējie puiši un meitenes. Kāpēc tieši uz trenažieriem nāc? Patīk trenēties. Ko tu vispār vasarā dari brīvlaikā? Pārvestaigā. Šeit nācu uz bibliotēku. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem. Man ļoti patīk, kad ir cilvēki, kad manīm ir daudz cilvēku, kad es viņiem varu kaut ko dot un mācos arī no viņiem kaut ko gūt. Kā jums šķiet, cik svarīgi, lai būtu arī laukos šādas iespējas, kad bērni un viņu vecāki var nākt un radoši izpausties? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo kultūra tas ir viens no tādiem veidiem, kur tik tiešām tas bērns, jā, viņš sēž mājās, bet viņš atnāk pie mums, pie manis, viņš gan zīmē, viņš gan līmē, viņš sāk dejot, viņš sāk pat dzejoļus uz skatuves runāt. Ja nebūtu tāds kultūras tautas nama, ja kultūras nama, tas bērns galīgi iesūnotos, un es domāju, ka tas būtu pilnīgais pagrimums.